Progresīvā Siliņas valdība grib apzagt Latvijas tautu. Centrālā vēlēšana komisija šodien nepieņēma lēmumu dot iespēju Latvijas iedzīvotājiem vākt parakstus, lai viņiem būtu tiesības izmaksāt sev otro pensijas līmeni, kas ir uzkrāts un kas piedara Latvijas iedzīvotājiem. Katrs Latvijas iedzīvotājs tur ir uzkrājis vismaz 5–10 tūkstoši eiro. Un tagad, kad Latvija pirmajā vietā nāca ar šo iniciatīvu Centrālā vēlēšana komisija nepieņēma lēmumu dot iespēju tautai sākt parakstu vākšanu, lai notiktu referendumu šajā jautājumā. Ko tas nozīmē? Iespējams šī nauda jau ir izzagta, iespējams šī nauda ir pazudusi, vai Rail Baltica, vai Air Baltica, vai kādā citā afērā. Mēs to nezinām. Un tieši tāpēc es aicinu visus Latvijas iedzīvotājus sākt rīkoties. Gan tagad klāji izteikt savu viedokli sociālos tīklos, parādīt savu neapmierinātību. Un vēlreiz gribu pateikt, 3. oktobrī vēlēšanas būs kā referendums ne tikai pret progresīvo Siliņas valdību, bet par to, lai cilvēkiem būtu tiesības izmaksāt savu naudu, kas ir uzkrāta otrajā pensiju līmenī. Starp citu, gribu informēt, manā rīcībā nonāca informācija par to, ka valdība, zinot, ka valsts tuvojas jau praktiski bankrotam, nākamgad grib aizņemties 3 miljārdus eiro. Nevis 2 miljārdus kā šogad, bet 3 miljārdus nākamgad. Ar 2 miljārdiem progresīvai Siliņas valdībai vairs nepietiek. Tas nozīmē, ka līdz 30. gadam ārējais parāds jau būs apmēram 30 miljārdi eiro. Tas nozīmē, ka 30. gadā procentu maksājumos būs jāmaksā apmēram 1 miljards eiro, tas ir gadā. Un parāds kļūs aizvien lielāks un lielāks. Ja mēs neapstādināsim šito ārprātu, kas notiek Latvijā, to, ko dara progresīvā Siliņas valdība ar visu šo progresīvo vienotību, tad šai valstī būs beigas daudz ātrāk nekā dažiem tas šķiet. Tā kā godājumie Latvijas iedzīvotāji, lūdzu aktīvi paudiet viedokli par otro pensiju līmeni un gatavojamies 3. oktobra vēlēšanām, lai noslaucītu mēslainē visu šo esošo progresīvo vienotību un premjeri Siliņu.